Nu tā, var teikt, es esmu atgriezies dzimtajā vietā, kur, var teikt, es piedzimu. Šī tā māja uz mūsu pamatiem uzbūvēja kantori kolhoza laikā, bet pirms kara bija uzbūvēta jau jauna māja mums, var teikt, sākumā tie pamati tieši mūsu pamatmājas, un platums izturēt tas pats ir, bet drusku paturpināja uz priekšu garāku iztaisīja to māju tagadējo. Tātad Brizgu vietā? Jā, mājas vietā. Tātad es jau piedzimu jaunbūvētajā mājā. Un tad bija paspēja uzbūvēt pirms kara cūkstalli, tieši uz cūkstaļu māju uzbūvēja pirmo. Tās mājas? Tās, jā, tas mums bija jaunais cūkstallis. Tas bija cūkstallis jā. Tā laikā, jā. Un apmēram viņš tieši tāds pat, nu tikai tie logi tādi, nebija veranda, protams. Nu, jā. Un uzbūvēja cūkstalli. Un kara laikā, protams, noposti. Un te tā pretī, apmēram tur, kur tā mašīna tur var redzēt. Tur, kur jau tur bija, jā, tur bija govu stallis mums bija. Un bija stallis tāds, kur varēja uzbraukt sienu ar zirgiem augšā. Nu, tā kā bija paredzēts toreiz. Tās kā bija modē, jā. Jā, modē. Un te aiz šitās čupas te bija aka mums bija. Un bija, mēs viņu saucām par pienmāju. Bija tāda no betona izbetonāta neliela mājiņa ar tādu vannu, kur lika kannas iekšā. No sulknes bija rokas, pumpēja ūdeni tai vannā un tur turēja pienu. Jo mums bija uz 39. gadu pēc inventarizācijas mums bija 16 slaucams govis, 39. un 16 cūkas bija. Tātad vecāki pamatā saimniekoja un ieguva naudu no lopkopības un no cūkopības. Tā bija galvenais iztiks, tas bija. Jā. Un to jau es atceros kara laikā, apmēram te, kur tā mašina ir un šitā māja tur tā tālāk. Uzbūvēja Rīju labības. Vācu laikā. Un man nāk atmiņā, kad vīri vilka šnorus, man tāds iespējas bija. Un vēlāk iedegās elektrību, tai šķūnī. Mums bija elektrība. Jā. Pagā, tad elektrība bija Vācu laikā? Jā, jo bija mums bija pirms Latvijas laikā vēl bija jau. Es zinu, bet pirmā bija Latvijas laikā. Jā. Vēl bija Latvijas. Bet to uzbūvēja Vācu laikā un kaut kur 44. gadā kaut ko pabeidz. Jo man jau tad bija 5 gadi, kad es jau atceros. Nu jā, tā bija kaut ko atceros. Jā, un to uzbūvēja. Jo, pa tiem šņoriem sāk nākt elektrība. Jā, tā kā viss tad bija kara laika likvidēts, un te mums bija, šite bija jaunais dars te tālāk. Un te, kur tas šķūnis, te bija diezgan daudz, man upenes bija tādas strīpās sastādītas tur tālāk. Un man atmiņā, kad vecā māte, kas paglabāta ģedat kapos, kādas viņai bija darglietas, atceros, pieclatnieki sudraba, viņa bija ierakusi pie krūmiem kaut kādu jāņoga, tā upeņa krūma. Bet krievi toreiz tie it kā mīnas meklēja, zināt, tiem durkļiem, nu, speciāli, bet viņi vairāk meklēja, kur bija mājas, un jo lielāks mājas, jo vairāk meklēja, un arī un bija atraduši tas vecās maltas. Tos pieclatniekus. Jā, tā kā bija paņēmuši šitā tā. Un te bija mums ar te lejā. Tagad tas ceļš ir iztaisnots, viņš bija tuvāk. Nu, tur bija savādāk. Grobiņa Rucavs ceļš bija. Aiz tas ābels tur lejā. Un tur bija aka. Un tāds dīķelis tur lejā bija. Tur tāda zema vieta bija. Jā, nu tādi bija tie Brizgi. Mājas saucās Brizgi. Un tagad pastāst par tām mājām, kā viņas nogrāva, pastāst par to, lai tad, ja reiz mēs te esam.
Kā viņi stapoja galu lielā tās mājas? Nu kad tā māja bija pusgrauta kara laikā, pēc kara tad mēs jau bijām izsūtīti uz Sibiriju, un tad pa to laiku tad kolhozi nojauca. Jā. Bet principā sabojāja to māju, kad vācieši gāja projām, ko Krievi nāca klāt, tad sabojāja, jā? Tieši kara laikā mīcījās, te bija vācieši, a Krievi ziemeļos tur kaut kur. Un tad te šaudījās, un pamatā jau var redzēt pēc tās fotogrāfijas, kad Krievi briesmīgi šāvuši no turienes pašu to māju, var teikt. Vācieši te kaut kur glabājušies ir. Kaut kur tur bija. Jo te skaita tāda augstiene te ir vispār. Ja tāda izdevīga laikam vieta ir. Nu, ot šitādi te. Jā. Nu, paldies par stāstu, Vilni. Jā. Nu, te daļa mums sev īpašumu, bet tā mums 3 kilometri pēc to ceļu, kas iet uz Nīcas pusi, tur 3 kilometri, tur mums otrs plats, kur bija zeme. Nu, tur pamatā bija govis vasarā, tur turēja un ganīja, sienu pļāvu, tur aram zeme nebija, aram zeme visa bija šeit. Šeit bija centrā. Nu, no sākuma, kad bija privatizācija, mums šito centru gribēja atteikt, teica, nē, šite nē, mēs tur iedosim jums tai otram gabalam, piedosim klāt attieci, bet mēs nebijām mieru, un te mums ierakstīja neapmierinātā sarakstā. Un līdz ar to vēlāk, pa cik mēs bijām neapmierinātā sarakstā, tad saņēmām naudā to kompensāciju. Redz, tomēr privāti īpašums iebraukt aizliegts. Kaut kam pieder. Nebrauksim. Kaut kam pieder. Nebrauksim iekšā. Jā, kaut kam pieder. Nu, te mēs esam tai vietā, kur mums bija otrais īpašums. Ot šitais lauks, tas bija mūsējais ganām pulkstes, sienu pļāvu, govis ganī, un arī otrā pusē ceļā bija mūsu īpašums. Un tālāk bija mešs, bet tas mešs te ir daļēji jau izcīrs, tur tik drusku palika, un mums apmēram pusmešs bija īpašumā turien mums. Bet tur daudz nebija, kad 4 vai 5 hektāri mežu mums tikai bija. Un bija paredzēts, tēvs jau teica, centrā, tas vēl Latvijas laikā, audzināja vecāko dēlu Arvīdu, viņš vecākais būs tur. Šitie nākošais pēc vecuma dēls, te Jānim Vitkalblūs. Mums tiem jauniem izmācīt, un tad vajadzētu kaut kur meklēt vietu. Tā kā šitais otrais īva. Cik te hektāru, es īsti nezinu, bet kopsumā šitie ar to, kur tai centrā, 72 hektāri bija mums meža. Tas ir ne meža, bet pamatā pļāvus un arām zemes. Nu, tā tas īpašums mums bija. Te mēs esam, jā. Jā.